Mazo vokālistu konkursu Cālis pirmsākumu Latvijā meklējami pagājušā gadsimta 80. gados, un lai gan konkurss mainīs savu formātu, tas joprojām ir populārs teju visos novados. Ikšķos novadā konkurss pēc lielāka pārtraukuma šogad notika 2. reizi. Tātad muzikālie konkursi bērniem, kuri mācās skolā, bet tie, kas ir vēl pirmsskolā, viņiem tā īsti nav tādas. Un, tā kā mums ir daudz pirmsskolas izglītības iestādes novadā, tad gribējās, lai šie bērni satiekas muzikālie skolotāji. Tad viņiem ir arī tāds stimuls kaut kam vairāk gatavoties nekā tikai tiem svētkiem, kas ir iekšā iestādē. Ja? Tā ir iespēja satikties vecākiem vēl vienu reizi. Bērniem pašiem redzēt, ka apkārt ir vēl daudz dziedāt gribošu bērnu, jo ir mums dejotāji, ir mums sportisti, ja, bet tādi mazie dziedātāji, viņiem šie ir īpašie svētki. Ikšķos konkursā šogad uz skatuves kāpa 8, 3 līdz 6 gadus jauni dziedātāji, kuriem katram vajadzēja izpildīt 2 dziesmas. Konkursa organizators un žūriju patīkami priecēja nevien mazo dziedātāju talants, spēja atcerēties dziesmu vārdus un spēja būt atraktīviem, bet arī repertuāra izvēle. Te man atkal jāsaka, ka pagājuši, kad es jau pirmo reizi biju pārsteigta par to, ka es izdzirdēju jaunus komponistu vārdus, patiešām nedzirdētus un nezināmus līdz šim. Un tā ir atkal vēl viens liels pluss muzikāliem pedagogiem, ka viņi tiešām ļoti radoši pieiet šim darbam, jo nav tā, ka visiem ir Raimonda Paula dziesmas, Dzeguzītes, ja, vai Didžerīnieka dziesmas, kuras mēs it kā visi zinām un mums ir diski. Ja. Nē, mums ir arī vismaz man nezināmu autoru, ja, jaunu autoru dziesmas. Gan vārdi, gan mūzika. Austiņas, mūtīte, pierīte, kur es. Justīna Šablovska ir šā gada vokālā konkursa jaunākā dziedātāja, bet meitenes pārliecinošā uzstāšanās zināmā mērā ir likumsakarīgs visas ģimenes ieguldītā darba rezultāts. Mēs abi ar vīru esam mūziķi, un tāpēc īstenībā laikam mums tie bērni ar tādu muzikāli sanākuši ir. Kā jums šķiet, ko dod Cālis tik tādā jaunā vecumā? Vispār tā mūzikas apmācība agrā vecumā attīsta bērnu, gan turpmākām skolas gaitām, gan vispār visai dzīvē un tādu radošumu iemāca, arī disciplīnu, arī kaut kādu tādu uzstāšanās mākslu, kas ir, man liekas, ļoti svarīga vēlāk jau kā pieaugušam cilvēkam. Galvenais iegūms konkursā ir bērnu pašapziņas un vokālo prasmju stiprināšana, bet nemazāk svarīga ir arī skatuves pieredze. Vai otram Cālim šī bija pirmā, jeb jau varēja būt kāda vairāk? Nē, pat pirmā uzstāšanās. Pirmo reizi kāp uz skatuves. Kurš tad izdomāja, mamma, mūzikas skolotāja, pats Cālis? Patiesībā mēs piedāvājām viņai pašai, un viņa pati izvēlējās. Viņa teica, ka viņa grib mēģinās uzstāties un kāps uz skatuves un dziedās. Diezgan drosmīgi nodziedāja. Tā liekas, jā. Žūrija katram mazajam solistam piešķīra arī kādu Cāļa titulu, bet Justīna Šablovska un Māra Lamberta jau nākamās svētdien piedalīsies arī starpnovadu konkursā Skanīgākais Cālis 2017, kas šogad notiks Carnikavā.